Labdien! Mūsu šodienas tēma – konkurence. Šodien apskatīsim, kādi konkurences veidi pastāv. Tātad, konkurenci mēs varam iedalīt divās lielās grupās – pēc tirgus modeļa un pēc konkurences metodēm. Pēc tirgus modeļa mēs iedalam absolūto jeb tīro konkurenci un nepilnīgo konkurenci. Absolūtā tīrā konkurence – tas ir monopols, kad cits neviens nevar konkurēt uz jūsu vietu, ko jūs esat ieņēmuši. Nepilnīgajā konkurencē pastāv oligopols un monopolistiskā konkurence. Saskaņā ar konkurences metodēm mēs iedalam konkurentus tajos, kas veido mums cenu konkurenci un ārpus cenu konkurenci. Cenu konkurenci veido tie, kuri pārdod savu produktu līdzīgi mūsējam, vai nu ievērojami dārgāk, veidojot to kā ekskluzīvu produktu, vai ievērojami lētāk, spiežot mūs pazemināt cenu. Ārpus cenu konkurence ir tad, ja mūsu konkurenti piedāvā mūsējam līdzīgu produktu, bet tas atšķiras, piemēram, ar kvalitāti, ievērojami labāku kvalitāti vai funkcionalitāti. Absolūtā konkurence pastāv tur, kur ir līdzīgas cenas, līdzīgi produkti, tiešā veidā ražotāji un pārdevēji konkurē savā starpā un dominē tirgus līdzsvaru cenu. Klasisks piemērs tam ir tirgus, kur sabrauc, piemēram, kartupeļu audzētāji no visas apkārtnes un tirgo gandrīz vienādus kartupeļus ar nelielām atšķirībām šķirnēs. Viņi tiešā veidā sacenšas viens ar otru par klientu uzmanību un pastāv tā saucamā tirgus līdzsvara cena. Neviens neceļ pārāk augstu savu cenu un neviens nenolaiž pārāk zemu, pastāvot kādai matemātiskajai vidējai cenai, lai visi varētu pārdot savu preci. Nepilnīgas konkurences apstākļos ir manis jau minētā monopola situācija, oligopols un monopolistiskā konkurence. Monopols ir tad, kad tirgus struktūrā darbojas viens vienīgs uzņēmums, kas ražo vai pārdod visas viena veida produktu vienības noteiktā tirgu. Šajā tirgu ir grūti ienākt, jo ieeja tur ir sarežģīta, vajadzīgi lieli resursi, vajadzīgas atļaujas, licences, vēl daudz citas lietas. Un tuva aizstājēji šādai precei nav. Latvijā labs piemērs tam ir Latvijas dzelzceļš. Otra tāda, mums šeit nepastāv, jo sliedes pilnībā pieder valstī, vilcienus iepērk valsts, līdz ar to cilvēkiem, kuri vēlētos konkurēt, iegādāties savus vilcienus un nodibināt vilcienu satiksmi izveidot, šādas iespējas īsti nav. Viņiem būtu jāvienojas ar valsti par šo sliežu izmantošanu. Oligopols, tas ir, kad sacenšas savā starpā nedaudz. Ir tikai dažas firmas, kas pārdod konkurējošus produktus. Salīdzinot maz, piemēram, ir sakaru pakalpojumu piedāvātāji. Tur var būt no 2 līdz 10 pārdevējiem un pārdod identiskus vai nedaudz atšķirīgus. Vidēji tā arī ir, ka pie mums šo te pārdevēju nav tik daudz. Vēl mēs varam runāt par oligopolu, piemēram, lielo veikalu tīklu, kas veidojās. Rimi, Maksima, varbūt vēl kāds no lielākiem veikaliem. Tie veido oligopolu un konkurē viens ar otru par klientiem. Pretēja situācija tad, ja pastāv oligopsons. Oligopsonā tirgus struktūrā ir neliels skaits pircēju un vairāk pārdevēju. Monopolistiskā konkurencē darbojas daudz pārdevēju, tie piedāvā līdzīgus produktus, bet tiem ir nelielas atšķirības. Piemēram, apģērbu tirgotāji. Pastāv 4 konkurences līmeņi. Pirmais ir, kad preču zīmes savā starpā sacenšās, piemēram, sporta apģērbu un inventāru ražotāji Nike un Adidas. Nākamais ir konkurences nozares līmenis, kur savā starpā sacenšās visi sporta apģērbu ražotāji.
konkurences starpnozaru līmenī, kur sacenšas visi apģērba ražotāji, un vispārējais konkurences līmenis, kur sacenšas visi ar visiem. Piemēram, ekonomiskā situācija ir tāda, ka cilvēkam ir jādomā pirkt maizi vai pirkt apģērbu, un tad gan maizes, gan apģērba ražotāji savā starpā konkurē. Bet kā jums šķiet, vai konkurence tas ir labi vai tas ir slikti?